sveicināts manā otrajā Ziemassvētku/decembra sērijā video. Ja tu gadījumā palaid garām manu pirmo video, tad droši aiziet to noskatīties, jo es šajā video uztaisu tādu nelielu rīsetu, izdekorēju savu dzīvokli un parādu arī vienu nelielu DIY, kas ir pavisam vienkārši un varbūt tev arī noder un tu arī gribi kaut ko tādu uztaisīt. Tā kā jā, droši reizē nostīties. Bet. Ko tad es gribu jums parādīt šajā video? Man ir plānā aizdoties uz Rīgas Ziemassvētku tirdziņu. Plānā ir doties šodien, jo šodien ir atklāšana, viņš jau, manuprāt, darbojās, bet sola lietu, tā kā es neesmu pārliecināta, vai es tur šodien aizdošos, tā kā varbūt kādā citā dienā izdosies to realizēt. Un otra lieta ir, brīvdienās es braukšu uz Ogri, kur pirmajā adventē, kas ir jau šo svētdien, notiks lielās egles iedegšana, kā arī visas tās lampiņas uz Gājēja ielas tiks iedegtas. Tā kā jā, tad to es arī labprāt gribētu aizbraukt un izdarīt. Es ceru, ka varbūt kādam šis te noderēs kā tāds neliels ceļvedis. Nevar izturēt, man visu laiku krīt nost tā virtene. Es jau viņu kuro reizi es viņu cenšos piestiprināt. Es nesaprotu, ar ko man viņa ir jāpiestiprina, lai viņš turētos. Es šodien no rīta arī pamodos un mani sagaidīja tieši šāds pats skats, tā kā es tiešām nezinu, ar ko man tur jāstiprina. Kā jūs saprotat, pēc iepriekšējiem klipiem mēs neaizgājām uz nekādu Ziemassvētku tirdziņu. Mēs aizgājām uz spēlēt biljardu, tāpēc, ka ārā bija ļoti nesmuks laiks un mani pārliecināja, ka labāk jāaiziet tā, kad uzsniks sniegs. Nu, ja tāds uzsniks līdz tirdziņš aizverās. Bet tas man tā kā arī lika saprast, kāpēc es bieži vien iesāku kaut kādus savus video, un es viņus nenofilmēju līdz galam. Tāpēc, ka kaut kas nenotiek tā, kā es biju izplānojusi, un tad es pieņemsim, vai arī tā kā šorīt. Man šorīt patiesībā bija jāsaņemās, lai es varētu turpināt šo video, tāpēc, ka ārā līdz lietus, un es biju aizmirsusi video sākumā pateikt, ka es šodien došos uz es nezinu precīzi, kā to pasākumu sauc, bet Ghetto Games viņi rīko tā kā tur freestyle un visādi snowboard, tur kaut kādas laikam, kaut kādas tur sacensības. Es negribu sakot savu valodu, nezinu, tas uzlikšu kaut kādu plakātiņu, kur tad es īsti tagad taisos. Bet, jā, un ārā līdz lietas, es nezinu, kas tur, kā tur viss šodien notiksies, bet nu labi. Aiziesim paskatīties, jo man reāli interesē, kā tur arī izskatās un kā tur viss tas notiksies, tā kā, jā. Un tad mēs vakarā braucam uz Ogri. Tā kā es vismaz ceru, ka rīt nelīs lietus un mēs aiziesim paskatīties, kā Ogrē iedod svecīti. Svecīti. Eglīti. Bet tas, ko es iesaistīju stāstīju par tiem video, ka man bieži ir tā, ka es vienkārši vienu rītu pamostos un tāds es tā kā nejūtos, lai filmētu. Un tāpēc man arī salīdzinoši reti iznāk tie video, jo acīm redzot ļoti lielu lomu spēlē tas, kā es jūtos. Un ja es nejūtos labi, tad es nevaru tā kā ielikt savu pozitīvo un labo enerģiju tajos video, bet nevienmēr viss ir skaisti un rožaini, tā teikt, un ir arī sliktie garstāvokļi, un tas viss ir ok, tāpēc es šodien saņēmos un atrādīšu jums.
Paskatieties, kāds loks ir, viņš ir pilnībā aizsals, tā kā ieziņ. Es šausmīgi pārsvalu tajā pasākumā. Nežēlīgi, man kāja pirksti vienkārši vispār neklausīja un roku arī. Tā kā, jā, mēs tagad dosimies uz koku. Labrītiņ un mīļi sveicieni pirmajā adventē. Lai gan es zinu, jums varbūt ir šodien otrā adventa, bet mīļi un novēloti sveicieni tad pirmajā adventē, un ceru, ka jums izdevās mierpilni un skaisti arī atzīmēt šo dienu. Pirms mēs sākam visas svētku lietas, man vakar atnāca mans sūtījums no Silmeča Cosmetics, un es gribētu viņu atvērt kopā ar jums, jo ir viena lietiņa, kuru es no viņiem vēl neesmu mēģinājusi, un es gribētu paskatīties. Bet par Silmeča Cosmetics es ļoti ilgu laiku meklēju šampūnu, kas derētu maniem matiem, un man uzdāvināja piņu šampūnu ziepes, tieši apiņu. Un, mani mati nekad nav bijuši tik laimīgi, sevišķi mana galvas āda, jo man bija ļoti, acīmredzot, man ļoti jutīga āda, un es nevarēju atrast nekādu šampūnu, kas derētu manai galvas ādai, un, jā, es vairs nevaru citus šampūnus vispār, nevaru citiem šampūniem paskatīties, man dara tikai Silmeča šampūni un kondicionieris. Viņiem bija teikt arī atlaidīts, par cik bija melnās piekdienas, un tad es pasūtīju vairākas šampūnziepes, kondicionieri un vēl matu eļiņu, ko es iepriekš neesmu mēģinājis, tā kā to es gribu. Jā, šāds te kartīte. Ļoti jauki, man patīk, ka viņi ar rociņu to visu ir rakstījuši. Šāds ir komplektiņš, ko es pasūtīju. Šie šampūni un kondicionieri, viņi nāk bez iepakojumiem, tādā ziņā, ka bez uzklāpāšanas iepakojumiem. Rekopējums viņi atnāk šādā kastītē kartona, jo šis ir šampūniņš. Un tad, jā, viņam nav iepakojums, bet, ja es nemaldos, noteikti var pasūtīt vienkārši man jau uzdāvināja ar to iepakojumu, tā kā visticamāk, jā, kad, var arī pasūtīt ar iepakojumu pirmajā reizē, vienkārši es tagad vairs nesūtu ar iepakojumu, jo man jau ir kur ielikt, un šis ir kondicionieris. Viena jaunātiņa, ko es neesmu mēģinājusi, ir nogludinoša un kondicionējoša matu eļļa ar kokosrieku smaržu. Kaut kā šorīt kakls sāp, tāpēc es arī izklausos tā dīvainas. Jā, es brīnos, kāpēc man kakls sāp. Es taču vakar tajā pasākumā pārsalu ārprāts. Pirmkārtā tāds ledus visur, otrām kārtām bija +grādi, un, manuprāt, tāds mitrs laiks ir vēl briesmīgāks, un ārprāts es šāpinu pārsalu skaidrs, kāpēc man kakls sāp. Nav pat jābrīnās. Un tad, jā, šāda te izskatās eļļiņa, ļoti klasiski. Es gribu paspērt kā aizūžu. Šī viņa labs vairā mazu pilīti. Kā jūtās. Nevar būt. Labi, es izmēģināšu kārtīgi, un tad es jums došu ziņu, bet goda vārds, viņi jūtas tik tādi zīdīgi. Nevar būt. Labi, man ir jāizmazgā matu un jāizmēģina slapjos ielikt. Bet, sorry, ka es aizmēģinājos. Tagad kas man tagad ir jādara? Es aiziešu uztaisīt kafiju pie Omas. Es uztaisīju kafiju, un tad man ir tas vēl jāizdara, man ir priekš darbiņi jāsafilmē lietas, un tad mums būs tāds svētku brančs šodien. Tikamies vēlāk.
Mēs kārtīgi paēdām mūsu svētku brančiņu. Ļoti garšīgi paēdām rasolu. Protams, klasika. Un tagad mēs čāpojam uz eglītes iedegšanu. Laiciņš, protams, nav tas patīkamākais, bet esmu kārtīgi satundulējusi. Es divos džemperos, šallē, caporē, visā siltajos cimdiņos, tā kā es esmu gatava eglītes iedegšanai. Mēs esam atpakaļ mājās Rīgā. Bija ļoti daudz cilvēku uz to eglītes atklāšanu, un tas bija tik, tā kā, tas moments, kad iededza egli, bija tāds, visi gaida, 3, 2, 1, un iedegās egli, visiem tās, un tad visi vienkārši izklīst pa visu pilsētu. Tur šodien bija arī tāds tirdziņš, cik es saprotu, kaut kāds pirmās advents tirdziņš. Es tagad vienkārši taisu springrolīšus, bet tur bija tāds tirdziņš, bija patiesībā diezgan liels. Viņš bija pa visu Brīvības ielu, tā kā, protams, tur visādas koka kārotītes, piparkūciņas, zivtiņas, maizītes, viss. Tā kā jā, bet baigi neko nestaigājām, jo bija diezgan, baigi augsts bija, un jau vēlas un tā. Bet kopumā, jā, protams, ļoti skaisti. Tur viss tās gaismiņas, eglīte ļoti skaista. Bet tas, ka jā, šodien bija ļoti daudz cilvēku, protams, eglis iedegšana un tirdziņš un vispārējais, bet es noteikti domāju, ka ir tā vērts aizbraukt paskatīties. Tiešām skaisti. Ik sevišķi jau sniegs tirdziņš, tad vispār pasaka. Tā kā jā, šodien, es domāju, man ir jāatrod vispār šitās zaķītes, kur var likt iekšā dāvaniņas, jo rītā ir 1. decembris, un mēs ar Edgaru esam tā kā sapirkuši viens otram kaut kādas mazas dāvaniņas, ko katru dienu liksim iekšā, un jā, es ļoti ceru, ka man ir šīs zaķis, jo es pirms pāris gadiem viņas izmantoju, bet es nezinu, varbūt viņas kaut kur ir aizceļojušas, es tiešām nezinu, bet es ceru, ka viņas kaut kur ir pieejamas, jo tas būtu tā, jā, nebūtu forši, ka mums uz rītdienu nav kur ielikt tās dāvaniņas. Tā kā, jā, tas arī būs varbūt vēl viena lieta, ko es iekļaušu, kad atvēršu šīs te dāvaniņas katru dienu. Bet, jā, tagad es ielikšu uzcepties springrolīšus, un tad meklēsim un stiprināsim zaķis. Mēs tagad meklējam filmas, ko skatīties, un piedāvājumā ir ļoti daudz klasiskās kaut kādas Hallmark filmas, kur ir pilnīgi vienādi thumbnaili visām. Tā kā, un stāsts arī droši vien ir pilnīgi vienāds, kad sieviete, kurai nepatīk Ziemassvētki, iemīl Ziemassvētkus. Bet jā, mēs lēmām par labu šai filmai. Paskatīsimies, kas tur labs notiekās. Tātad es personīgi ļoti cringeoju, ka es skatījos šo filmu, tāpēc es domāju, ka ir jāatzīmē, cik reizes nokringeojās šīs filmas laikā. Un, kā jūs redzat, man ļoti labi sokās. Labrīt! Ir 1. decembris, un es tagad gribētu aiziet ielikt Edgaram zaķītes. Jā, lai viņš pamostās un varētu uzskatīt, kas viņam ir zaķē. Sākšu ar
viena no manām mīļākajām dāvaniņām, kas ir, jā, kā jūs redzat, grinča seķītes siltās. Man šķiet ļoti cute. Ziniet, kā parasti ir tā, ka šajās seķēs ir kaut kāds pāris tādas rīktīgi labās dāvanas, un tad ir kaut kādi saldumi, un vai ir kaut kādi sīkumiņi. Un tad es izdomāju, ka es kaut kā miksēšu, piemēram, sākšu ar diezgan spēcīgu dāvanu, tad varbūt kaut ko mazāk, tad atkal lielāku, un tā. Es ceru, ka